Labrīt! Sāksim Ādažu novadas pašvaldības domes ārkārtas sēdi 8. maijā, 8:45 Canikavā sēžu zālē. Un šobrīd mums tehniski nenotiks tiešraide, sēde tiek ierakstīta un tiks ievietota publiski arī apskatēji. Par savu dalību attālināti sēdē ir pieteicis Imants Krastiņš un Gatis Miglāns, lūdzu fiksēt protokolā, un Genovs Kozlovskis saskaņā ar rīkojumu šobrīd atrodas atvaļinājumā, nepiedalās attaisnoti sēdē. Paldies visiem, kas varēja ierasties klātienē, un sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Atgādinu, ārkārtas sēdē darba kārtību mēs nestiprinam, tāpēc sāksim uzreiz ar pirmo jautājumu par dalību projektā izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam kontakts. Steidzamības pamatojums ir ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūras šā gada 5. februāra rīkojumā par atklātā projektu konkursu atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas kontakts iniciatīvu projektu īstenošanai nolikuma apstiprināšana ir apstiprināta arī kārtība projektu konkursam, lai stiprinātu izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmētu izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairotu visu izglītojamo labbūtību, tā skaitā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un atbalstot un sekmējot jauniešus ar ierobežotām iespējām iekļaušanu. Projekta iesniedzējs ir Latvijas valsts pilsētas vai novada pašvaldība vai pašvaldības iestāde ar tiesībām vai pilnvarojumu pārstāvēt pašvaldību konkursā, kas pārstāv izglītības iestādi, kas ir piedalījusies 2024. gada organizētajās mācībās par izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas ietveros Ādažu vidusskolas pašpārvaldes komanda šā gada 12. līdz 14. martā piedalījās mācībās, kas bija obligāts priekšnosacījums, lai varētu piedalīties konkursā, un šā gada 23. aprīlī tika organizēts webinārs projekta konkursa kontakts pašvaldību kontaktpersonām. Komanda sagatavoja pieteikumu atbilstoši konkursu nolikumam, kas ir jāiesniedz līdz šā gada 17. maijam, un tāpēc nepieciešams pašvaldības domes sēdes lēmums, un projekts paredz 100% finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem. Un sekas, ja, protams, šis jautājums netiktu risināts steidzamā kārtā, ja lēmums par dalību projektā netiek pieņemts šajā sēdē, tad Ādažu vidusskolas skolēnu projektu pieteikumu nebūtu iespējams iesniegt norādītajā termiņā, jo kārtējā domes sēde ir pēc 17. maija. Un dodu vārdu Ievai Pelcmanai. Lūdzu. Labrīt! Un pa lielam jau laikam viss tika pateikts, bet jā, es vēlētos uzsvērt to, ka jā, šī projekts kontakts tika izsludināts jau janvārī, bet jā, mūsu pašvaldības komanda piedalījās tikai martā, jo tad pienāca viņu kārta, un līdz ar to tur arī tas webinārs, kas ir projekta konkursu pašvaldību kontaktpersonām, vispār noritēja tikai 23. aprīlī, un tādēļ ir šāda steidzamība. Jā, es aicinātu atbalstīt šo projektu, lai Ādažu vidusskolas jaunieši var iesniegt šo projektu laikā. Un jā, pašvaldībai jāpārstāv tādēļ, kad ir aicināts piedalīties visas skolas, bet mācībās piedalījusies pieteikties bija tikai Ādažu vidusskola. Tādēļ par Ādažu vidusskolu šis te lēmuma projekts. Un varbūt kādi jautājumi ir? Lūdzu, deputāti, jautājumi. Jautājumu nav, tad es aicinu atbalstīt dalību konkursā ar 100% finansējumu. Uzsāku balsojumu. Lūdzu, balsot. Imants Krastiņš, lūdzu. Paldies! Slēdzu balsojumu. 14 pār, vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts, lai veicas konkursā. Paldies! Lūdzu. Otrs jautājums par dalību starptautiskā bulinga novēršanas programmā KIVA. Šī jautājuma steidzamības pamatojums ir, ka pašvaldība šā gada 15. aprīlī saņēma Izglītības zinātnes ministrijas šā gada 15. aprīļa vēstuli par izglītības iestāžu dalību starptautiskajā bulinga novēršanas programmā KIVA. Ar aicinājumu un noteikto termiņu līdz šā gada 26. aprīlim pieteikt izglītības iestādes dalību KIVA programmā. Ir nepieciešams pašvaldības domes lēmums, lai Ādažu novada vidusskolu un Canikavas pamatskolu pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt un veikt priekšdarbus programmas īstenošanas uzsākšanai. Un
piemēram, tāds, ka visās klasēs šā gada māja mēnesī jāveic skolēnu anketēšana un jānosaka atbildīgās personas un citas aktivitātes. Sekas, kas iestātos, ja jautājums netiktu risināts, ja lēmums par dalību programmā netiks pieņemts šajā ārkārtas sēdē, tad projekts netiks īstenots vai arī tā īstenošana tiktu apgrūtināta ierobežota termiņa dēļ, jo sēde mums ir tikai 4. mēneša ceturtdienā. Un vārds lūdzu Kristīnai Ludiņai Jākapsonai. Jā, labrīt, sveicināti kolēģi. Mums ir ļoti liels prieks, ka mums piedāvāja piedalīties šajā programmā. Kiva programma, tas ir tas, kas ir tieši mums ļoti vajadzīgs, jo starptautiskais pētījums arī parāda, ka katrs 3. bērns reizi mēnesī saņem šo bulinga uzvedības no citiem saviem skolēniem. Līdz ar to 1. 9. klases tātad saņem šos te ne tikai atbalstu no speciālistiem, saņems prevenciju un arī apmācības atbalstu komandai. Un, tā kā šī programma ir bez maksas, es domāju, ka mums nav variantu, mums ir jāpiedalās. Un es uzskatu, ka tas, kad vide, kurā bērns skolēns mācās, tā atstāja lielu iespēju uz viņu turpmāko dzīvi, un tāpēc mums jādara viss, lai mēs varam šim bērnam palīdzēt. Ne tikai tam, kuru apbižo un aizvaino, bet arī tas, kurš to dara, jo mums jau ir jāsaprot arī, kāpēc tas notiek. Līdz ar to aicinu jums atbalstīt un veicināt, lai vide skolā ir patīkama katram. Paldies! Lūdzu, deputāti, vai ir jautājumi, vai varam atbalstīt dalību programmā un arī pilnvarot direktoru, slēgt sadarbības līgumus? Ja jautājumu nav, tad uzsāku balsošanu. Lūdzu, balsot par dalību starptautiskā bulinga novēršanas programmā. Paldies! Slēdzu balsojumu. 14 pār, vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Un 3. darba kārtības jautājums ir par atteikumu domas piekrišanai zemes domājumās daļas Aldera ielā 16 Baltezerā iegūšanai īpašumā. Steidzamības pamatojums ir likums par zemes privatizācijas lauku apvidos 30. pants, nosaka, ka novada doma izskata iesniegumu. Ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar novada pašvaldības teritoriju plānojumu vai lokālu plānojumu un ir ievērota minētā likuma 29. pantā minēta ierobežojuma, novada doma 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. Iesniegums saņemts pašvaldībā šā gada 16. aprīlī, bet līdz ar to, ka pašvaldībai lēmumu projektu sagatavošanai bija nepieciešams no iesniedzēja saņemt papildus informāciju, nosūtot iesniedzējiem šā gada 19. aprīlī vēstuli par papildus informācijas pieprasījumu ar atbildes termiņu līdz šā gada 3. maijam. Lēmuma projekts netika iekļauts izskatīšanai pašvaldības domas šī gada 26. aprīļa sēdē. Un, lai izpildītu minētā likuma noteikto termiņu, nepieciešams šajā kārtējā sēdē pieņemt attiecīgo pašvaldības domas lēmumu. Un sekas, kas iestātos, ir, ka likumā par zemes privatizācijas lauku apvidos šai lietu kategorijai ir noteikts 20 dienu izskatīšanas termiņš, un kas, ja lēmums netiks pieņemts šajā ārkārtas sēdē, tiks pārkāpts. Strīdus gadījumā pašvaldības pieņemtais pēc likumā noteiktā termiņa lēmums var tikt apstrīdēts tādēļ termiņa neievērošanas. Tāpēc mums ir nepieciešams arī šajā sēdē šo jautājumu izskatīt. Cienījamie deputāti, šoreiz ir sagatavots lēmums par atteikumu izsniegt šo te piekrišanu, vai lūdzu jums ir jautājumi par sagatavoto lēmumu? Lūdzu pie mikrofona. Lūdzu, dodu vārdu nekustamo īpašumu nodaļai. Lūdzu, Volijas Kuks par pamatojumu, kas gan ir rakstīts, bet lūdzu, Volijas Kuks. Jā, labrīt. Tātad pamatojums šeit nolēmjošā daļā ir, manuprāt, diezgan skaidri formulēts. Tātad likums par zemes privatizāciju lauku apvidos nosaka personu loku, kuriem ir tiesības iegūt zemi īpašumā, un viens no tiem punktiem ir, tātad 29. pantā ir atrunāts, ka minētie ierobežojumi. Un tajā ir skaidri un gaiši rakstīt, ka tādas personas nevar iegūt zemi īpašumā publisku ūdeņu aizsargjoslās. Tur nav paredzēta apbūve pietavām, vēl zemes gabals ir lielākā daļa aplūstošā, atrodas Tauvas josla, un līdz ar to arī šī te
iesniedzēja iesniegums neatbilst darījuma subjektu raksturumam, kuri var iegūt zemi īpašumā. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi deputātiem? Lūdzu, Raitis Kubuliņš, pēc tam Antra Krasta. Īstenībā līdz galam nesapratu atbildi, bet mums šeit norādīts Aldera iela 16, lēmumā Aldera iela 61. Es tieši par to pašu. Jā, lūdzu fiksēt Sintie trūktas kļūdu. Tad Antrai nav vairs jautājumu. Sausais aplikums tāds, ka ārvalsts kompānija mēs nepārdodam zemi aplūstošajā zonā. Pareizi? Mēs aplūstošajā, bet tur, kur zemes lietošanas mērķis ir tāds un tāds. Pareizi? Zemes lietošanas mērķis juridiskai personai šobrīd nesakrīt ar šo darījumu subjektu, ko pieļauj 30. pāns. Varbūt Volī var nolasīt pāntu, lai deputātiem ir skaidrāk. Jā, te ir runā, mēs neko nepārdotam. Mēs tikai izskatām darījumu ar zemes īpašumu. Zemes gabalu domām daļu pārdot privāta persona, juridiskā persona. Un mums ir tikai jāizvērtē, vai šis atbilst likumā 29. pantā noteiktiem ierobežojumiem. Bet kas te 29. pantā, Volība, mēs taču nezinām no galvas, kas tur rakstīts tās? Tātad tur ir 4. punktā ir noteikti ierobežojumi, ka šāds personas nevar iegūt zemi īpašumā, izņemot gadījums, ja tur ir pēc teritorijas plānojuma paredzēt dabūvi, bet pēc teritorijas plānojuma šis zemes gabals atrodas zonā, kur apbūve nav paredzēta. Tā ir meža teritorija. Ārzemju kompānija nevar nopirkt zemes gabalu, kurš nav... Tātad rekreācijas teritorija pēc šī zemes lietošanas mērķa juridiskai personai nav piekritīga. Šis lietošanas mērķis nesaskan ar subjekta vajadzību pēc šī iesnieguma. Ja tur tiks mainīts kaut kas vai savādāk tieks pieprasīts, tad ir jāvērtē atkārtoti, bet šobrīd pēc tā, ko prasa pircējs, šis likums nosaka ierobežojumu pārdot tādam mērķim, jo šī nav apbūvē paredzēta teritorija. Tas tiešām? Jā. Jā. Viņi tagad ir kas? Viņi tagad ir meža zemi? Rekreācijas. Kāda zona, kas viņi ir pa zemi? Teritorijas plānojumā ir noteikti zemes lietošanas mērķis. Šis zemes lietošanas mērķis neparedz apbūvi. Lūdzu, Volī, precīzi. Jā, teritorijas plānojumā tad šis zemes gabals atrodas zonā ar apzīmējumu M, tā ir meža teritorija, un tur... Jā, tu vajag sākt ar to, ka tā ir meža teritorija. Tur ir rekreācijas nozīmē. Otra lieta. Paldies. Paldies, Volī, bija daudz jautājumu. Lūdzu, iecietīgi atbildēt. Lūdzu, vēl deputāti kādi jautājumi pa vienam jautājumu. Ja jautājumu vairāk nav, tad es uzsāku balsojumu par atteikumu domas piekrišanai zemes domas domājumās daļas meža zeme un rekreācijas teritorija. Lietošanas mērķis ir rekreācija, lai arī kas būtu tai zemē. Mežs vai pļāva vai kā savādāk. Tu vari ielikt kādu, tu gribi rekreācijas zonu, ja tā ir meža zeme. Es lūdzu pieteikties, ja vēlties izteikties, Jāni. Ja nezinām, tad varbūt kaut kā vajag palasīt grāmatas. Varbūt jūs varat iepazīties ar lēmumu projektu. Ko tur lēmumu projektu? Jūs jaucat divas dažādas lietas izmantošanas mērķis. Valērijas Bulāns, Jānis Lej, jūs traucējat vadīt sēdi. Lūdzu pieteikties. Ko jūs tur gribat man iedot atkal? Valērijas Bulāns. Paldies. Slēdzu balsojumu, 14 pār, lēmums ir pieņemts, slēdzu balsojumu. Un pārējām pie pēdējā 4. darba kārtības jautājuma par izsoles rezultātiem tirdzniecības vietām pasākumā Gaujas svētki Ādažos 2024. Šī jautājuma steidzamība ir pamatota ar pašvaldības domas šī gada 28. aprīļa lēmumu. Tā, loks būs nepareizi šī gada 28. māja. 28. marta.
Tam precizējuši pašvaldības domas šī gada 28. mārta lēmumu numur 119 par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas pasākumā Gaujas svētki Ādažos. Tika apstiprināts īslaicīgās nomas tirdzniecības vietu zonu izvietojums, nomas maksas sākumcenas un noteikts uzdevums pašvaldības mantas iznomāšanas un atsevināšanas komisijai organizēt īstermiņa nomas tiesību mutisko izsoli. Pašvaldības tīmekļa vietnē šā gada 4. aprīlī tika publicēta paziņojumi par īstermiņa zemes nomas tiesību izsolēm A zonā un B zonā. Savukārt šā gada 30. aprīlī komisija veica mutisko izsoli A zonai. Izsoles noteikumos noteiktā kārtībā. Un par izsoles uzvarētāju atzina SIA AK transporta grupa ar zemes nomas maksu 7300 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasākums notiek šā gada 25. un 26. maijā, un laika trūkuma dēļ nav iespējams organizēt atkārtotu publisku izsoli, lai noskaidrotu pretendentus uz tirdzniecības vietām B zonā. Saskaņā ar izsoles noteikumos noteikto izsoles rezultāts apstiprina pirmajā pašvaldības domas sēdē pēc izsoles dienas. Ņemot vērā, ka nepieciešams nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu pasākumā Gaujas svētki, pašvaldības domē šajā ārkārtas sēdē ir jāpieņem attiecīgais lēmums, jo kārtējā domas sēde ir jau pēc svētku norises laika. Un sekas, kas varētu iestāties, ja jautājums netiek risināts, netiks ievērots izsoles noteikumos noteiktais termiņš, kā arī netiks nodrošināts pakalpojums Gaujas svētku ietveros šī gada 25. un 26. maijā. Un dodu vārdu Edvinam Šēperam un Agrim Grīnvaldam. Lūdzu. Labrīt visiem! Viss jau tika pateikts, Karīna jau visu noziņoja, tā kā mums izsoli noslēdzās 30. A zonai pieteikušies bija 2 dalībnieki, viens nenomaksāja, viens pieteicās, tas arī nomaksāja, tas arī uzvarēja izsolē ar tiem 7300, bet uz B zonu nebija pieteicies neviens dalībnieks. Tā kā lūdzu atbalstīt, kad A zonā izsoli ir notikusi un B zonā, ka izsoli nenotikusi. Par B zonu runājot, komisija lēma, ka B zonas ir 7 tirdzniecības vietas, vajadzētu organizēt kultūras centram un noteikt vienas vietas cenu uz 2 dienām 234 eiro. Lūdzu atbalstīt. Paldies. Lūdzu, deputāti, vai ir jautājumi? Tā zonas izsoles rezultātu apstiprināšana un noteikti uzdevumi par B zonas šo te soli. Ja jautājumu nav, tad es uzsāku balsošanu. Lūdzu balsot par izsoles rezultātiem tirdzniecības vietām pasākumā Gaujas svētki Ādažos 2024. Paldies. Slēdzu balsojumu 14 pār, vienbalsīgi. Apstiprināts. Paldies visiem par dalību. Šodien arī sveicu visus Eiropas nedēļā un katram esat sagatavoti rītdien Eiropas dienai ar Eiropas karodziņu. Paldies, sēdi slēdzu.